Kādēļ tāds nosaukums? Jo Lietuvā mūsa ir mūša, bet šeit mūša pārvēršās par mūsu. Šeit pārvēršās par mūsu, jā, un tāpēc arī Lietuvā ir vairākas pamūšas. Lietuvā arī ir pamūšas mūža. Un te ir pat tādi stāsti vairāk un leģendas, un īsti nezinu, pa kuru pamūšu ir runa, par šo vai pa Lietuvas pamūšu, kas ir Pakruojas apgabalā. Tā, šeit ir bijusi tā paiet pasaules godība. Wow! Jā. Henriks Kārs Betihers, viņš nopirka pirmais šo muižu. Tas bija 1800 kaut kādi, grūti pateikt precīzi, jā, tur 70. gadi. Un tad pēc tam šeit nodzīvoja, var teikt, 3 paaudzes, un 4. paudze ir bērni. Viņi nodzīvoja šī ģimene līdz 1906. gadam. Visas šīs bildes arī līdz tam laikam tāpušas, jo tad viņi pārdeva muižu. Un šīs ģimenes stāsts, diemžēl, ir diezgan bēdīgs, jo brāļi ir krituši karā. Un vienīgā, kas ir vispār nodzīvojusi ilgāku mūžu, ir jaunākā meita Ina. Viņa nodzīvoja līdz 1973. gadam. Un tā, bet tā kā viņai arī nav pēcnācēju, reāli ar viņu arī šī dzimta izbeidzās. Es neesmu šeit ne dzimusi, ne augusi, ne kaut kādas manas saknes, bet es beidzu Ainavu arhitektus, un man bija diplomdarbam vajadzīga tēma. Un atradu pamūšas muižu, no sākuma atbraucu, es domāju, tā būs mana tēma. Un tad es piezvanīju uz Rundāli, viņi saka, jā, mums ir zinātniskais arhīvs, aizbraucu uz Rundāli, un tad es atradu ļoti brīnišķīgus plānus. Tas ir 1892. gads. Tajā laikā šeit bija liela muiža. Muižā bija ļoti daudz dažādas palīgākas. Gan pārvaldnieki klēts, kūts, vešūzis, te ir arī smēde. Un tāda izskatījās tā muiža. Tas man likās ļoti interesanti. Šī terase, tas atradās te priekšā. Šitā te smukā, skaistā. Tajā laikā, kad tas ir fotografēts, māja bija L veidā. Tagad ir izveidots Olīnas korpus. Tas tornis vispār nebija. Viņa bija tikai L veidā. Un tas tornis tika uzbūvēts 50. gadu beigās. Nojauca visas koka daļas un uztaisīja vienkārši tādu torni. Reāli klubu, kur visāds balles notika, kino, tādā veidā. Bet viņi pilnībā gandrīz vai nojauca visas tās vēsturiskās detaļas, kas liecina pa muižiņu. Taisnība sakot, ja jūs nebūtu pateikusi, ka tas turnīts ir iebūvēts vēlāk, tad es būtu teikusi, ka tas ir tieši tas, kas to māju padara tādu muižīgu. Jā, tāpēc, ka te ir pilnīgi novākts visas citas detaļas, kas bija pirms tam. Te agrāk bija visai mužē riņķī ozola sastādi. Viņi arī tomēr nodrošina tādu mikroklimatu, ka nav tik vējains, jo šī augstais krasts. Ja tie koki nebūtu, tad te īstenībā diezgan vējš silpotu. Tur bija siltumnīca, tur, kur aug tagad tās sorbārijas. Tās, kas ir tāds traks invazīvs augs izskatās. Jā, viņš ir invazīvs augs, kurš kādreiz skaitījās skaistums, skaists krūms. Un tad, kad to krūmu nozāģēja, viņam sāka augt šausmīgi daudz atvases. Un visu rezultātā aizaug, jo vairāk viņu cvērt, jo viņš vairāk aug, viņam ļoti patīk. Pirms tam, kad tur vēl nebija nocirsts tas mātes augs, tur bija siltumnīca. Un tajā siltumnīcā toreiz dārznieks bija tāds amats. Un es jums gribēju parādīt, kāds izskatās. Dārznieks, kas saimniekoja šajā siltumnīcā un audzēja eksotiskos augus. Ļoti izolīts kungs. Kā notiek Ainava arhitektūras darba izstrāde? No sākuma tiek pētīts. Izpētīts viss, ko var izdarīt, izpētīt. Un tad pēdējais posms ir, kad piedāvā risinājumus, kas šajās vietās viss varētu būt. Ja sāk ar to parku un ar to vidi un siltumnīcām visu to, tad iespējams tas viss nākamais jau vieglāk nāk. Tikai sakārtot to muižas pili. Īstenībā jau te vajadzētu vienkārši vienu projektu, kaut vai vienu, kas realizējās. Bet sapņot jau vienmēr gribās. Kad dienas paliek īsākas un zemi pārklāj zelts. Kad gribās pamest pilsētu un veltīt laiku sev. Viņa
aizvērtām acīm. To, kas notiek apkārt, viņa negrib